Dāvana Dievam. Reiz kāds eņģelis nolaidās uz zemes, lai aiznestu Dievam vērtīgāko šīs zemes dāvanu. Redzēdams kādu ticīgu vīru atdodam savu dzīvību Kristus mācības dēļ, viņš nolēma, ka šī ir lielākā zemes vērtība, un uznesa debesīs mocekļa asins lāsi. To pieņemot, Dievam acīs bija asaras, taču eņģelim viņš teica, ka vēl nav saņēmis to, kas viņam visdārgākais. Tad eņģelis atnesa pēdējos atraitnes grašus, ko viņi bija ziedojusi labiem darbiem, un arī šo dāvanu Dievs novērtēja, taču tā viņam nešķita pats svarīgākā. Eņģelis uznesa debesīs kādu bībeli, kuras lapas no lietošanas bija kļuvušas pavisam plānas, novalkātas misionāru kurpes un vecāku mīlēta bērna smieklus. Visas šīs dāvanas Dievam šķita labas un brīnišķīgas, tomēr tās nebija pašas vērtīgākās. Un tad eņģelis satika divus vīrus sēžam pie strauta. Viens no viņiem bija pieliecies pie strauta padzerties, un pēkšņi strauta atspulgā ieraudzījis savu grēku izvagoto seju. Izjūtis pēkšņi grēka nožēlu, vīrs sāka raudāt. Eņģelis savāca vīra asaras un gribēja doties uz debesīm, kad pēkšņi ierunājās viņa biedrus. Viņš sāka runāt par debesīm, par piedošanu, par pestītāju, par cerību, kas dzimst no nožēlotiem grēkiem. Vīrs klausījās ilgi, un asaras turpināja līt pār viņa vaigiem. Kaut kas viņa skarbajā sirdī bija sakustējies. Tā bija Kristus vēsts, tev ir piedots. Visi viņa grēki bija nomazgāti, un bēdu un izmisuma vietā no sirdī mājoja Kristus žēlastība. Asaras turpināja birt, bet nu jau tās bija gluži citas, prieka un pateicības pilnas. Eņģelis savāca arī šīs asaras un devās pie Dieva, un šoreiz Dievs, saņemot dāvanas, dāvāja eņģelim smaidu. Debesīs par vienu atgrieztu grēcinieku ir lielāks prieks nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Cik jocīgi, ka bieži vien atsakāmies no uzaicinājuma, ja nav sagādāta dāvana, nav piemērota apģērba, naudas vai laika. Kristus mūs aicina ikdienas, jebkurā laikā un jebkurā izskatā, un vienīgā dāvana, ko viņš no mums sagaida, ir mūsu nožēlas pilnā sirds. Dāvana, kura tiks atalgota 100-kārt ar viņa piedošanu, cerību un mūžīgu dzīvību.